Pirms 30 gadiem kāds būtu teicis, ka viņa telefons filmē, bet pulkstenis skaita soļus, ar to var gan piezvanīt, gan norēķināties veikalā. Mēs droši vien, ka teikt, ka šī cilvēka vieta ir kādā veselības iestādē. Savukārt šobrīd daudz uzskata, ka neesi pie pilna prāta, ja neko no tā visa neizmanto. Mans vārds ir Emīls Gatis Liepiņš, un jūs skatāties mini raidījumu par inovācijām, tehnoloģiju spēks. Šajā sērijā atskatīsimies, kā no pāris telefonu stabiem nonācām līdz tam, ka mums katram kabatā ir principā multimediju studija. Un starp citu ne tikai. Pirmie telefonu sakari Latvijā parādījās 19. gadsimta beigās, kad Rīgā tika atklāta pati pirmā telefona centrāle ar 53 abonentiem. Tie piederēja iestādēm un pašiem bagātākajiem uzņēmējiem. Pirmskar Latvijā bija jau vairāk nekā 81 000 telefonu aparātu, un rēķinot uz 100 iedzīvotājiem Latvija apsteidza Franciju, bet Rīga, Varšavu un, iedomājieties, pat Tokiju. Pasaulē pats pirmais zvans no mobilā tālruņa tika veikts pirms 52 gadiem, kad tā izveidotājs, kompānijas Motorola inženieris Martins Kupers, zvanīja savam konkurentam, lai paziņotu: Klau, halo, esmu apsteidzis tevi, un šis ir pats pirmais zvans no mobilā tālruņa. Pirmais telefons svēra aptuveni 1 kilogramu, sarunas varēja ilgt aptuveni 30 minūtes, bet uzlāde aizņēma veselas 10 stundas. Šos telefonus nevelti dēvēja par ķieģeļiem, un tas bija sava veida status simbols. Tie piederēja tikai ļoti bagātiem un, protams, ļoti svarīgiem cilvēkiem. Pie mums mobīlie telefoni ienāca 90. gadu sākumā, un tie veica precīzi vienu funkciju. No tiem varēja loģiski piezvanīt. Līdz nākamajam lielajam solim telefonu attīstībā Latvijā vajadzēja paiet gandrīz 10 gadiem, kad tikai pašā 90. gadu beigās strauju popularitāti guva arī īziņu nosūtīšana. Domāju, ka daudzi vēl atcerās to zīmīgo 160 zīmju izaicinājumu. Tur bija jāietilpina ne tikai visa dzīve, bet arī joks. Ap šo laiku telefoni aizvien ir diezgan dārgi, bet katrā mājsaimniecībā pa vienam jau noteikti ir. Vismaz tētim tādam ir jābūt. 2000. gadu sākumā katrā mājsaimniecībā jau ir vairāki mobīlie telefoni. Tas iepriekš minētais tēta ir nodots bērniem, bet pats tētis ir ticis jau pie jaunāka ar līdz šim negaidītām modernām funkcijām. Iedomājieties, fotokamera. Tā bija vesela revolūcija, jo pirmā kamera 0,3 līdz 2 megapikseli bez autofokus, bet cilvēki tik un tā drukāja bildes uz savām krūzītēm. No miglainiem, pelēkiem pleķiem līdz Holivudas 4K šedevriem tepat kabatā. Tur mēs esam nonākuši 20 gadu laikā. Attīstoties arī telefonam un internetam un kopumā saziņai, 2000. gadu sākumā auga popularitāte BlackBerry, gan ASV, gan arī citur arī pasaulē. BlackBerry bija kā revolūcija tieši saziņai, cilvēku saziņai, gan darba videi, gan arī privātām vajadzībām. Sazināties vai rakstīt e-pastus ārpus darba laika, sežot restorānā, kafejnīcā vai arī čatojot ar draugiem. 20 gadus atpakaļ jau varēja izmantot, tā kā mēs šobrīd izmantojam WhatsApp, varēja izmantot arī BlackBerry Messenger. Tādā veidā arī veidot grupas, sazināties ar draugiem, kā arī izmantot e-pastu pilnvērtīgi. BlackBerry kopumā savu attīstību iesāk ļoti strauji un sasniedz globāli pasaulē 20% tirgus daļu. Taču 2007. gadā Apple laida tirgu savu jauno pirmo iPhone, kā arī Androids gatavojās izlaist savu operētāju sistēmu Android ar HTC un Motorola. BlackBerry nesekoja šim trendam un pieturējās vēl joprojām pie klaviatūras un savas operētāju sistēmas, kā rezultātā dažu gadu laikā no vieniem no tirgus līderiem pasaulē nonāca līdz praktiski 0% tirgus daļai. Pasaulē, kādu to mēs pazīstam šodien, sākās 2007. gadā, kad Apple prezentēja savu pirmo iPhone. Telefons no zvana ierīces kļūst par dzīves platformu. Gadu vēlāk Google prezentē Android platformu, to izmanto plašs ierīču klāsts, pasaulē ienāk jauns cilvēku dalījums. iOS un Android cilvēki. Android platformas ienākšana tirgu padara viedtālruņus pieejams plašam pircēju lokam un sākas dzīve ar nepārtrauktu ražotāju sacensību par vēlmi padarīt kaut kādā veidā tavu izklaidi, tavu produktivitāti, fitnesu, veselību labāku.
veiksmīgāku, ātrāku. Nav jēgas pat uzskaitīt. Principā katrai dzīves jomai ir jauns risinājums katru dienu. Paldies, ka bijāt kopā ar mani šajā ceļojumā cauri laikiem. Tiekamies jau nākamajā Tehnoloģiju spēks sērijā.